Sveiciens, sveiciens Lindai un ikvienam, kas mūs klausās. Tiekamies trešdien 7. vakarā ar kādu no Šilas Prabhukādas vai viņas sekotāju citātiem. Un šodien mēs esam tikuši līdz Šilas Prabhukādas citātam un pārunāsim par to, ko Šila Prabhukāda mums atgādina, kas ir mūsu šajā vēdiskajā kultūrā, šajā vēdiskajā ceļā, kas ir pamats un kur mēs varam smelties šos pamatus. Es lieku citātu. Tā var redzēt? Linda var redzēt citātu? Nu, šobrīd melns ekrāns, bet es ceru, ka varēs, jā. Labi. Ir, jā? Ir? Dzird un redz? Jā, viss labi. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Yugam Junjan Malasre Asangsayam Samagrama Yatha Gyasasi Tatsuno. This is a verse from Bhagavad Gita. How to develop Krishna consciousness or God consciousness. The Bhagavad Gita, most of you have heard about the name of this book. It is very widely read book of knowledge throughout the whole world. Practically in every country there are many editions of Bhagavad Gita. So, the Bhagavad Gita is the basic principle of our Krishna consciousness movement. What we are spreading as Krishna consciousness, that is only Bhagavad Gita. It is not that we have manufactured anything. The Krishna consciousness is existing since the creation, but at least for the last 5,000 years, when Krishna was present on this planet, he personally instructed Krishna consciousness, and the instruction is left behind me. This is Bhagavad Gita. Unfortunately, this Bhagavad Gita has been misused in so many ways by the so-called scholars and swamis. The impersonalist class or atheist class are men. They have interpreted Bhagavad Gita in their own way. When I was in America in 1966, one American lady asked me to recommend an English edition of Bhagavad Gita so that she could read it. But honestly, I could not recommend any one of them on account of their whimsical explanation. That gave me impetus to write Bhagavad Gita as it is. And this present edition, Bhagavad Gita as it is now published by Macmillan Company, the biggest publisher in the world, and we are doing very nice. We published
this Bhagavad Gita as it is in 1968, a small edition. It was selling like anything. The sales manager of Macmillan Company reported that our books are selling more and more, others are reducing. Then, recently in this 1972, we have published this Bhagavad Gita as it is, complete edition. And Macmillan Company published 50,000 copies in August, but it was finished in 3 months. And they have arranged for second edition. Tā, apkārt mums stāsta, ka mūsu pamats ir Bhagavad Gīta. Atgādina par to, ka mēdz būt dažādi skaidrojumi. Latviešu izdevums šobrīd izskatās šāds Bhagavad Gīta, kāda tā ir. Citi iespējams, ka viņi redzējuši bez šiem vāciņiem, viņš izskatās šāds. Un tagad tiek gatavots jaunais izdevums, un plašāka informācija par to atrodam internetā www.prabhupada.lv. Tas ir tas, kas mums ir. Un tad jautājums Lindai. Ko Linda iedvesmojās, ko dzird no šī citāta, ka Prabhupada atgādina, ka tieši Bhagavad Gīta tas ir mūsu pamats un fundaments. Mēs neesam vienkārši izdomājuši kaut ko. Jā, man, protams, uzrunā šis citāts ļoti, un man pirmais, kas man iekrita ausīs, ka viņš saka, ka šī ir zināšanu grāmata, nevis svētie raksti, ja, kā tas ir patiesībā. Laikam viņš gribēja, lai cilvēki viņu lasa vienkārši kā zināšanu kopumu sākumā, nevis kā kaut kā savādāk. Tas man liekas tā jauki no viņa puses. Un man sākumā uzrunāja tas, ka tur patiesībā tas ir dialogs, un viens no personāžiem ir Dieva augstākā personība. Un tā ir, principā, visa viņa tā grāmata ir Dieva tiešā runa. tas ir, es domāju, ka vispār nav laika monologu pasaulē kaut kam tādam. Kā gan tas var neuzrunāt? Tas tāds, protams, ka man bija interese, un es lasīju tieši tāpēc sākumā. Tā kaut kā. Yes. Man izdevās jūs sadzirdēt, Linda, kad šī grāmata jums uzrunāja no viena aspekta, tas, ka Prabhupada runā, ka tas ir nevis kaut kas tāds svēts, netverams, nepieskaries, tas stāv uz mūsu altāru un Dievs nedod notešķīts laukot putekļus, bet viņš runā par to, ka tas ir pamats mūsu zināšanai un ka viņš iedvesmo tieši šo Bhagavad Gītu kā zināšanu krātuvu, kā kaut ko ļoti praktisku. Tie nav tā Kužņecovs servīzes, kas stāv aiz sekcijas un ko Dievs nedod pieskārties, bet ka tie ir vienkārši tādi virtuves šķīvīši, krūzītes, ko mēs ikdienā visu laiku lietojam. Un ka tas ir tas viens aspekts, kas jūs tā ļoti uzrunāja. Un tad otrs aspekts, ko es no jums sadzirdēju, ir tas, ka tā, ka jūs pieskārāties un sākāt lasīt šo grāmatu, jums ļoti aizrāva tas, ka tā ir Dievs ir atnācis uz zemi, viņš ir pieņēmis kaut kādu izskatu, un viņš runā arī šajā pašā Bhagavad Gītā, ka viņš uz zemi atnāk atkal un atkal, bezgalīgi daudz personīgi, tad viņš staigā pa to pašu zemi, kur jūs, un putekļi no viņa dievišķajām pēdām vēl projām tīra, viņiem var saskārties, un cilvēks aizbrauc svētdienā viņos vārtās un verzējās tiem putekļiem, un viņš personīgi pastāstīja par to, kā dzīvot. Tas ir tas, kas jūs ļoti uzrunāja. Jā, tieši tā, un tāpēc, ka tas nav tāds stāsts, kā citi cilvēki no malas to ir redzējuši vai kā atcerās, bet tas ir reāli tieši bez starpniekiem, patiešo, tā kā zināšanas no pirmavota. Jā, man tiešām ir prieks, ka tas ir, un
Un tad, kad mēs arī runājām par šo citātu, man bija prieks redzēt, ka jūsu grāmatā ir visādas lapiņas saliktas iekšā un atzīmes. Un tas liecina par to grāmatu, ka tiešām tā grāmata tiek lietota tajā, kad viņš ir tāds, tā, ka mēs kāpjam pa trepēm, mēs varam pieturēties. Tā, ka mēs dzīvojam, mēs varam pieturēties pie tā ir. Mums arī Mahatma Gandijs ir sācis, kad es katru dienu gremdējos šajā grāmatā, ko viņš arī visu mūžu darīja. Un to pašu arī saka Einsteins, kad lasot Bhagavad Gītu, viņš arvien skaidrāk un tiešāk ierauga pasauli. Arī Einsteinam viņa bija kā viena no mīļajām grāmatām. Jā, paldies, ka jūs stāstat. Atvainojos. Aizķērās kaut kas šodien karsts, un šodien man bija iespēja saģērbties drēbēs, kādās Indijā mēs ģērbāmies ikdienas. Man tādas siltas atmiņas. Kakls nav pieredzes un sprūsts ciet. Un tad, tas, kas man šeit citātā uzrunāja, ir tas, ka viņš atkal un atkal atgādina caur šo citātu un citiem, ka mūsu šis garīgais ceļš, viņš nav izdomāts. Tas nav vienkārši, ka viena tante teica, vai ankuls, vai Šrila Prabhupāda viņi izmantoja, izdomāja, kad svētajos rakstos tas ir un Bhagavad Gīta ir viens no hinduismu pamatiem. Un ko viņš arī min tālāk šajā citātā, ka gandrīz ik viens garīgais ceļš, gandrīz ik viens garīgais līderis, lai viņš vispār varētu būt līderis un garīgā ceļa vadītājs Indijā, Indijas teritorijā, ko cits sauc par Bharatavaršu, un mēs bieži vien saucam par hinduismu. Hinduismu ir interesants jēdziens, ka tas vairāk apraksta nevis reliģija, kā mums ir pieņemts, kristietība, budismu, musulmanismu. Hinduismu tā vairāk ir teritorija, kur ir vairāk kā 900,000 dažādu, ļoti atšķirīgu un ļoti dažādu garīgu virzienu. Taču interesanti, ka vairāk kā 900,000 garīgi, ļoti atšķirīgām garīgajām kopienām pamats ir viens un tas pats. Viņi balstās uz Bhagavad Gītu un katrs viņu komentē. Un tur ir Indijā, viņiem ir 100,000 komentāru Bhagavad Gītā. Un tajā pašā laikā ir kaut kas pamats, ka mēs runājam par to, kā mēs redzam to. Un Prabhupāda ir šobrīd visā pasaulē izveidojuši šo vēdīsko kultūru, kur daudz atpazīst kā ISKCON, jeb Starptautiskā Krišņas apziņas biedrība, kur arī dara to pašu. Viņi saka, ka mēs esam pamatā. Un ko mēs darām šeit Latvijā? Mēs runājam par to, ka Bhagavad Gīta nav kaut kas atraucs no Bībeles vai budistu rakstiem vai no Korāna, bet Bhagavad Gīta runā tieši par to pašu, kas jau ir atklāts gan Korānā, gan Bhagavad Gītā, gan budistu svētajos rakstos, gan Bībelē. Tas man ļoti uzrunāja personīgi ko viņš teica šajā citātā, ka mēs neesam izdomāti, šeit ir mūsu pamats un šeit ir mūsu komentārs, un viņš ir uzrakstīts, viņi var izlasīt un viņi var apskatīt. Tā kā man ļoti patika tā Prabhupādas atkal tāda fundamentāla saruna, te mēs esam un mēs esam tādi. Tā kā tas bija tas, kas mani aizrāva. Jā, man arī tā kā ir svarīgi, kad ceļš nav izdomāts, ka viņš ir fundamentāls un pierakstīts un eksistējis kopš radīšanas sākuma, kā mēs varam lasīt. Un tas protams, tas fascinē un tas iedvesmo galu beigās. Un tā kā tas ir arī, nav arī atrauc no citām reliģijām, ka tas ir tāds sintēze, bet, var teikt, ka tas tā kā var atrast paskaidrojums arī vai kaut kādas kopības ar citiem virzieniem. Jā, vairāk tas ir nevis kā sintēze, ka mēs kaut ko dažādas lietas sasintēzējam kopā un iegūstam trešo, bet tas vairāk ir, kā teiksim, daudzu karātu briljants, ko mēs varam pastīties no šīs puses, un mēs ieraugām šo briljantu no Bhagavad Gītas puses, tad mēs varam pagriezt Bībeles pusi, Korāna pusi,
un visas viņas arī atspoguļojās vienā šajā absolūtā patiesībā, kas nāk no radītāja. Un tad ir, protams, ja sevišķi tas dimants ir ļoti dažāda forma, tad brīžiem viņš var izskatīties trīsstūrains, apaļš vai kvadrātains. Ja mēs, teiksim, iedomājamies, teiksim, dimantu, kas ir kā teiksim, šis konus. No vienas puses viņš izskatās apaļš, bet ja mēs pagriežam augšā, tad viņš izskatās kā trīsstūrains. Un tādi ir šie bezgalīgi daudz skatījumu. Kā es minēju, kad Indijā ir vairāk kā 900,000 ļoti, ļoti atšķirīgu virzienu, kur visi balstās uz 700 pantiem. Jā, un Linda, vai jums ir kāds pants, ja mēs šobrīd runājam par šo Prabhupādas citātu, ka viņš saka, ka Bhagavad Gīta ir pamats. Vai jums ir kāds pants, par ko jūs gribētu šodien padalīties, ka mēs esam kopā un arī mums Facebookā, kur var redzēt mums šobrīd online, ja kāds pievienojas jautā, mēs varam pārspriest arī plašākā grupā. Jā, man bija atzīmēta, tā kā jūs teicāt pareizi, man ir daudz lapiņas ielīmētas dažādās krāsās vēl pie tam. Un viena no tām lapiņām bija par nodaļu, kas saucās Karma Yoga, kas ir Karma Yogas, tā 5. nodaļas 3. pants. Mēs varētu viņu nolasīt, varbūt. Jā. Es nolasītu, jā. Labi. Tas ir 5. nodaļas 3. pants, kur Krišna uzrunā Arjunu. Stipriniek Arjuna, zini, ka tas, kas neaugs darba augus un nenicina tos, vienmēr atsacījies. Šāds cilvēks brīvs no visiem pretstatiem, viegli izraujas no materiālās verdzības un pilnīgi atbrīvojas. Tad ir izlasīts Šrilas Prabhupādas skaidrojumu, jo tā Bhagavad Gīta, kāda tā ir ļoti būtiski, kad šajos pantos un visos komentāros Šrila Prabhupāda iedod pilnīgu redzējumu, kā to ir nodevuši viņa skolotāji, ka tad, ja cilvēks studē visu mūžu šo grāmatu, viņš var saņemt pilnīgi zināšanas. Un tādēļ komentārā viņš visus šos pantus apskata no dažādām pusēm, lai mēs iegūtu šo vispusīgu zināšanu. Tad skatīsimies, ko Šrila Prabhupāda saka skaidrojumā. Kas pilnīgi apzinās Krišnu, tas vienmēr ir atsacījies no visa, jo viņš nevēlas un neienīst darba augus. Un šeit viņš atkal akcentē tieši to pašu, ka tas, kas pilnībā apzīst šo veselumu, kad viņš gan nevēlas, gan neienīst darba augus. Un kāpēc šis pants tiek ielikts pašā sākumā? Tādēļ, kad ir Indijā un pasaulē ļoti daudz garīgu virzienu, kas uzskata, ka garīgums nozīmē, kad es ienīstu visu, kas ir šeit uz zemes. Citi cilvēki ienīst naudu, ienīst politiku, ienīst sievietes, ienīst personiskas ģimenes attiecības. Un viņš šeit arī pirmajā saka, ne, viņš neienīst neko. Šāds atsacījies cilvēks, kas pilnīgi veltīs sev pārpasaulīgai mīlestības pilnai kalpošanai Dievam kungam, zina visu, jo viņš zina savu dabisko stāvokli attiecībās ar Krišnu. Viņš labi apzinās, ka Krišna ir vesels. Viņš labi apzinās, ka Krišna ir veselums un ka viņš ir neatņema Krišnas daļiņa. Šādas zināšanas ir pilnīgas, jo tās ir pareizas gan no īpašību, gan no daudzuma viedokļa. Uzskats, ka dzīvā būtne ir Krišna, ir nepareizs, jo daļa nekad nevar līdzināties veselam. Un šeit atkal mums parādās pilnīgi jauns griezums, ka no sākuma viņš runā par šo veselumu, un cilvēks, kas iet garīgo ceļu un apzinās, ka viņš ir Dieva radītāja mūžīga daļa, kas nav atdalāma. Viņš šeit nākošajā runā par to, kad ir garīgie virzieni, kas saka, ka katra daļiņa ir absolūts pilnīgs Dievs. Un viņš šobrīd iezīmē par to, ka mēs vienmēr esam vienoti ar Dievu, vienmēr esam veseli, bet vienmēr Dievs ir Dievs un daļiņa ir daļiņa.
Viņš Dievu bieži vien salīdzina ar ugunskurs šilpa apkārt, kad Dievs radītājs vienmēr ir ugunskurs, un mēs visas pārējās dvēseles esam dzirkstelis. Ja mēs pieejam pie liela Jāņa ugunskura, kas būs pēc dažām dienām, tad uguns vienmēr ir uguns, dzirkstele vienmēr ir dzirkstele. Un tad viņš šeit uzsāk to nākošo. Kad uzskats, ka dzīvā būtne ir absolūts un pilnīgs visesošais radītājs, ja Krišna, ir nepareizs, jo daļa nekad nevar līdzināties veselam. Zināšanas par to, ka viens līdzinās otram pēc īpašībām, bet atšķiras pēc lieluma, ir pārpasaulīgas zināšanas, kas būtni padara sevī pilnīgi, kurai nav vairs ne pēc kā jātiecas un ne par ko nav jāžēlojas. Prātā vairs nav nekāda pretstata, jo visi darbi tiek veltīti Krišnam. Kas tādā veidā ir atbrīvojies no pretstatiem, tas ir atbrīvots pats šajā materiālajā pasaulē. Jā, tik tiešām ir prieks lasīt, ka tieši šāds pants jūs ir uzrunājis un radījis kaut kādus jautājumus, kāpēc šīs lapiņas ir atzīmētas un kas ir tas, ko jūs vēlaties pārunāt par šo pantu. Tieši par darba augļiem. Kā mēs no darba augļiem izbēgt nevaram, mums viņi rodās neatkarīgi no mūsu gribas gandrīz, vai mēs vispār kaut vai elpojot un staigājot, vai nezinu, kaut vai nestrādājot algotu darbu, bet vienkārši rodās kaut kādas sekas tam visam. Bet tas ir tā, bet ir jau stāsts arī par kaut kādiem mērķiem, ka cilvēki tur plāno, viņiem ir mērķi, viņi grib kaut ko, es nezinu, uztaisīt vai uzbūvēt vai kaut ko tādu lielāku arī, un kas nes tos augļus, ja. Bet tad nevar teikt, ka viņi neaugst, man rodās pretruna, ka viņi neaugst tos darba augļus. Tas, ka viņi saņem, viņi var nenicināt, ja, un piedāvāt Krišnam vai kaut tā izdarīt, bet ka viņi vispār tā kā negrib sākumā, to es nesaprotu. Jā, paldies, Lindas, uztvēr to jūsu iekšējo pretrunu par to, ka augļi vispār ir, tas ir skaidrs, ka katra darbība nes sekas, ko sēs to pļausi, kas augst atskan. Tas ir mūsu latviešu sakām vārdos, tas visam ir sekas. Un pat bezdarbībā ir sekas. Jo arī valsts mērogā, ja mēs esam bijuši bezdarbīgi, tad mums var iestāties gan krimināla atbildība, gan administratīva atbildība par mūsu bezdarbību. Nerunājot nemaz par darbību. Jā, un tad mēs runājam, ka sekas ir divi veidi, ir patīkams sekas, un mēs iestājās, wow, tas notika, tas ir piepildījies, un nepatīkams sekas, kā to gan negribu. Ar to viss ir skaidrs. Tas, ko no jums uztvēru, tad ir jautājums par to augšanu. Jā. Jā, jo principā, ja mēs skatāmies, ir kaut kāds garīgs cilvēks, sev piedzīvojis cilvēks, un viņš augst saņemt, piedzīvot, dabūt to. Es pareizi saprotu, ja? Jā. Jā, tad es precīzi esmu tik, cik sadzirdēju jums, ka šeit ir tas variants, ar ko mēs nonākam, ko arī Jēzus ir iezīmējis Bībelē, ka burts šķeļ un sirds vieno. Ja mēs mēģinām jebkuru absolūtu dievišķu sirds patiesību ielikt vārdos, tad jo skaidrāk mēs mēģinām pateikt, jo vairāk mēs sapinamies. Un tādēļ var redzēt, ka, teiksim, bieži vien svētie raksti ir uzrakstīti līdzībās. Teiksim, Jēzus Kristus, lai teiktu, cik mēs esam Dievam ļoti svarīgi, viņš tādā stāsta par ganu, kuram ir 100 avis. Viņš visas avis atved mājās, tur ir 99, viena nav, un tagad viņš iet nakts vidū meklēt, paņēmis lukturi. Un viņš nesaka vienkārši, ka Dievs jūs mīl, Dievs ir mīlestība. Viņš stāsta to stāstu, lai tā kā tiktu līdz tam. Un arī šeit, kad tas stāsts ir tas, kas to vārdu paceļ tālāk. Jo redzat, ar ko tā valoda saka, augst vai neaugst. Principā tā nulīta vai vieninieks. Ja? Viens augst, otrs neaugst. Pa vidu jums kā māksliniecei tas skaidrs zināms, ka starp balto un melno ir 65 miljoni pustoņi. Un datorā tur var ierakstīt kodu,
mēs dabūjam 65 miljonu pustoņus. Teiksim, pa 99% neaugst, bet pa vienu bišķi augst tomēr, vai pa 52 augst, pa 48 neaugst. Un tad dotajā brīdī pastīsimies, ko ietver šis vārds augst. Teiksim, viens variants, ja jūs, teiksim, ja esat redzējuši kaut kādās kompānijās, teiksim, uz galda tiek kaut kas uzlikts ļoti, ļoti garšīgs. Un ir cilvēki, kas vienkārši to var iet, un viņiem patīk, viņi paņem vienu otru gabaliņu un uzkož, un tas rada kompānijā tādu, omulības sajūtu, ja? Un tas ir tas, ko mēs uztveram par dabisku, tas, ka man patīk tas ēdiens. Bet jūs droši vien esat bijuši kaut kādā kompānijā, kur kaut ko uzliek uz galda, un kādam iedegās acis, tā kā tā pelei, saka sir vai siers, un viņa tagad visiem skrien pāri un nodara cilvēkiem sāpes un ciešanas tikai tāpēc, lai to dabūtu un mēģina dabūt vairāk. Esat to redzējuši? Ka kāds milzīgi pēc kaut kā tiecās un nodara ciešanas sev un apkārtējiem. Jā. Jo principā mēs redzam, viņi abi augst, bet viens augst tādā veselīgā, harmoniskā veidā viņš viņam garšo. Bet tam otram kas ir disharmonisks, viņš var nodarīt pāri sev un apkārtējiem. Un tad vēl ir tādi citi cilvēki, ja kaut kas uz galda tiek uzlikts, ka viņiem tik ļoti tas riebjās, ka viena cilvēka sev spēs savākt un tā kā paiet malā mazliet, bet viņi neizrāda to. Viņi to neņem, viņi to šķīvi neliek, bet nekomentē. Esat tādas redzējuši. Jā. Varētu teikt, ka arī viņiem neaugst. Bet viņi tā kā... Bet ir vēl 4. grupa, kad nedod Dievs, ja tur parādīsies, un telpā ir kāds veģetārietis, ja tur parādīsies kāds žāvēts viss kājiņi vai sašķiku, kāds ir uz pikniku atnesis, tā teikt, kā savu cienastu. Te veģetārietis sāks skaļi kliegt, ka jūs visi esat līķēdāji, cilvēkēdāji, dēmoni, es ar jums pie viena galda nesēdēšu, kā jūs vispār līķus var tēst, esat dzirdējuši kaut ko vai redzējuši. Esat, jā? Ka varētu teikt, ka šie cilvēki arī neaugst. Un tad mēs iegūstam 4 grupas. Viena ir tie, kas tiecoties pēc tā, viņa nodara sāpes sev un citiem. Otra, kas tiecās pēc tā, bet viņi to dara harmoniski. Trešie, kas netiecās, bet nenodara nevienam pāri. Un 4. kas netiecās tik ļoti vai ienīst, ka viņi ir gatavi nosist visus. Viņš ir veģetārietis, bet tagad viņš ēda savu sievu, mammu, radiniekus un visi viņa radinieki viņu ienīst, ka Dievs nedod, ja vēl kāds mūsu ģimenē kļūst par veģetārietu. Esat dzirdējuši, jā? Jā. Nu, un redzam, ar to jau var tā valoda ir sarežģīta, kas tad ir un ko Krišna mēģina pateikt šajā pantā. Krišna mēģina pateikt, ka tas cilvēks, es uzlikšu vēlreiz konkrēti brilles, ka viņš saka, ka tas cilvēks, kas ir piedzīvojis šo veselumu, par ko arī Šrila Prabhupāda tālāk runā par veselumu, ka tas cilvēks, kas šo veselumu ir piedzīvojis, viņš ir sociāli adekvāts. Viņš grib pateikt, ka viņš nav tas cilvēks, kas visus nostums no ceļa, lai to dabūtu. Un viņš arī saka, ka viņš nav tas cilvēks, kas skaļi kliedz, tas saucamais, tāds agresīvais un stāsta, ka visi tie ir sliktie, nošaut krustā, izdzīt. Viņš nav pie tiem galībām. Tas cilvēks neāls darba augus un nenicina tos. Viņš vienmēr ir atsacījies. Cilvēks ir brīvs no visiem precetiem, viegli izraujas no materiālās veldības un pilnīgi atbrīvojas. Bet tajā pašā laikā Krišna citos pantos to pašu saka, ka vienlaicīgi šis cilvēks, viņš turpina būt sociāli adekvāts. Viņš gan pats ir adekvāts tajā sabiedrībā, kaut arī viņš ir realizējis absolūto garīgo piepildījumu. Viņš ir sastaps Dievu, bet viņš turpina būt sociāli adekvāts. Un vēl viņš saka, ka tie cilvēki, kas paši ir sociāli adekvāti, viņi nenodara pāri un nelauž sabiedrību. Redzat, viens cilvēks, kas tagad sāk stāstīt, ka visi veģetārieši ir dēmoni un uz galda ir uzlikt līķi, un viņš ar tādiem pie viena galda nesēdēs, tad kāds mazliet cits neadekvāts cilvēks varētu vienkārši ņemt un viņu nošaut. Priekš kā mums vajag kāds, ka vienkārši bojā, vienkārši ņem un nošauj viņu. Un visi iesit pa purnu, izmet ārā.
Bet tas arī nav īsti adekvāti, ne tā? Tas nozīmē, ka tas cilvēks, kas realizējas, viņš ir adekvāts, viņš tā kā neuzbrūk viņam, bet viņš mēģina kaut kā tā harmoniski to visu izlīdzināt. Un viņš arī neuzbrūk tiem cilvēkiem, kas kaut kur baigi metās un kaut ko grib piedzīvot, pieredzēt, viņš arī to nemēģina apstādināt. Un visa Bhagavad Gīta ir par to, kāda būt garīgam, tas ir būt sociāli adekvātam. Kā tas jums izklausās no šī viedokļa? Jā, izklausās. Tas izklausās sociāli adekvāti, tas, jā, tas tāds. Bet man tas kaut kā nepalīdz drusciņi, tas sociālais adekvātums. Jā, tad jautājums, kas vēl ir palicis tas, kas rada tu iekšējo kaut kādu, vienkārši, lai es uztvērtu, kas ir tas, kas rada tu iekšējo tādu. Jā, es mēģināšu pastāstīt laikam kaut kā savā. Piemēram, es taisu kaut kādu darbu, veidoju, jebko. Jā. Pieņemsim grāmatu taisu. Nu, pieņemsim taisu grāmatu, jā. Man ir svarīgi, tā kā, kas būs finālā, kas man tur sanāks. Man ir svarīgi, lai tas izskatās, man ir svarīgi, lai to kāds novērtē, lai cilvēkiem patīk, lai cilvēki lasa. Man ir svarīgi tā kā tie darba augļi, tas, ko es saņemu. Es nevaru teikt, ka es viņus neaugstu. Jā, tas ir tas, ko es mēģināju jau pateikt ar šīm 4 pozīcijām, kad, ja jūs kaut ko darat, tad dvēselē, ko arī Prabhupāda daudz saka, ka dvēseles būtība ir gribēt. Un gribēt, tas nozīmē kaut ko sasniegt. Šajā gadījumā skaistu grāmatu, kad cilvēkiem patīk. Viņi lasa, viņi atver vaļā, viņiem ir prieks par to. Un tas ir dabiski gribēt. Un tas šis cilvēks, kas ir garīgi piedzīvojis, viņš dabiski tiecās, dabiski grib tajā, bet viņš nenodara pāri ne sev, ne citiem. Tā viņa gribēšana nav tik liela, ka viņš tagad strādā pa naktīm un sakasās ar ģimeni un visiem kolēģiem tikai, lai to sasniegt. Viņš nav tai grupā. Bet viņš arī nav tai grupā, ka viņš vienkārši sēž alā un tagad no visiem ir aizgājis prom. Ja cilvēks dzīvo, teiksim, ģimenē, pilsētā, tad loģiski viņš ir adekvāts ar kaimiņiem, ar darbu. Šajā gadījumā grāmatas iespiešana. Bet turpretī, ja cilvēks jūt, ka viņa aicinājums ir dzīvot klosterī vai dzīvot alā, viņš aiziet dzīvot savā alā klosterī, un tad tur viņš ir adekvāts, viņš nekasās. Un tas neaugs, tas ir tas, ko es mēģināju pateikt, kad vārdi viņi ir melnbalti. Bet viens variants ir pateikt, viņš neaugs darba augļus. Bet, teiksim, no šī viedokļa varētu pateikt, ka viņš ir ļoti harmonisks tajā, kā viņš vēlās un kā viņš tiecās darba augļiem. Viņš tiecās harmoniski. Ja viņš grib iepriecināt Dievu, teiksim, ar šo grāmatu, tad loģiski viņš cenšas, lai tā grāmata pēc iespējas skaistāk. Viņš grib, lai Dievs vienu dienu paņem to grāmatu rokās un skatās, cik interesanti grāmatu ir uztaisījis. Un kad Dievs pats aizraujās un varbūt pat uzliek brilles, lai labāk redzētu un lasa un skatās, saka, wow, cik interesanti grāmatu Linda ir uztaisījusi. Un tas ir dabiski, tas ir cilvēcīgi, tas vienkārši tā ir. Ka šajā pāntā runa nevis par to, ka viņš nav dabisks, nav adekvāts, nav cilvēcisks, ir necilvēcīgi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Un neko man nevajag. Viņš arī citos pantos Krišna saka, ka šādi cilvēki lauž sabiedrību. Ja tu gribi šantī, aiziet džungļos, apsēdies salā un taisi savu šantī. Tibetā, Indijā, ir tūkstošiem malas, ko darīt. Nedara to pilsētas laukumā. Un, ja tu apsēdies pilsētas laukumā un uzspēlē harmonikas, uzspēlē vijoli, esi adekvāts vai tirgojies ar kartupeļiem. Vai tas kaut kā noņem šo spriedzi par to augšanu? Jā, man laikam tas vārds pats par sevi kaut kā man iegriez ausī, bet stāsts par tiecās harmoniski man ļoti, es saprotu, man visu kārtībā. Un tas to vienkārši pastīšos interesanti, kāds arī sanskritas vārds ir neaugst.
Tā, es personīgi vēl neesmu izanalizējis to vārdu, bet reizēm es daru, kad, ja gribu pastīties kaut ko sīkāk, tad internetā caur sanskritu var pastīties, un ir dažādas vārnīcas, kur ir, teiksim, vārdi sanskritu, kur vienam vārdam ir 60 nokrāsas. Ir tādas vārnīcas, kur viens vārds tiek aprakstīts 60 nokrāsās stāstos, tā, tur var redzēt. Bet tā kopējā būtība ir tajā, ka viņš ir sociāli adekvāts, un ja viņš tiecās uz kaut ko, viņš tiecās ar šo harmoniju, līdzsvaru, viņš ir līdzsvarots. Un, protams, viņš var būt arī kaut kādā atbilstošā vidē, kur ir kaut kādas eksaltētas uzvedības formas ir atbilstošas, ir atbilstoši brīži, ko var redzēt arī reizēm, ka garīgi cilvēki ļoti pārņēmti ar savu garīgo pieredzi, viņi mēdz būt ļoti eksaltēti. Un tad ir būtiski apkārt arī cilvēki spēja ar to līdzsvarot pieņemt. Čaitaņa Mahāprabhu ir teiks, ka viņš reizēm savos pārdzīvojumos pie Dieva viņš uzliec augšā 5-10 metru augstumā un skaļi sauc pēc Dieva tā, ka zibens rībēja, un tad viņš krita zemē, un zeme rībēja, un akmeņi placinājās zem tā, un tas pārdzīvojums bija liels, un tad viņš raudāja, ka no viņa acīm plūda asaras, kā verdošs okeāns, un tāds mēdz būt ļoti eksaltētas pārdzīvojumi, kas ir, un arī tas ir, bet tā kā par šo, ja mēs skatāmies šī panta variantām, ka šie svētie cilvēki piedomā pie tā, lai viņš būtu adekvātā vidē. Viņi netaisa no tā kaut kādu šovu tirgus laukumā, lai visiem parādītu, cik mīl Dievu, par ko arī runā Jēzus Kristus. Ja jums ir ļoti tuvas attiecības ar Dievu, aizslēdziet durvis, aizslēdziet no iekšpuses, aiztaisiet slēģus, un tad ejiet šajās dziļajās attiecībās ar Dievu. Bet nedariet to tirgus laukumā citiem kā šovu un kā izrādīšanos. Tā kā tiešām tā ir tā valodas īpatnība, kas ir, un tādēļ Bhagavad-gītas studijās ir arī runā par to, cik būtiski ir kāds cilvēks, ko mēs personīgi pazīstam, zinām, un viņš tad mēģina mums atklāt šos dažādos Bhagavad-gītas aspektus. Tiešām paldies, ka jūs šo pantu pacēlāt, un man ir ļoti liels prieks katreiz kādam kaut ko stāstīt, tā kā man ir stāstīts šo pantu. Jā, liels paldies, tāpēc, ka man šis bija ļoti svarīgi, jo man šādas lapiņas ir tikai 2 šādā krāsā, un man ir ļoti liels prieks, ka vismaz viena tā lapiņa man ir paskaidrojums uzrakstīts, par ko ir šis stāsts. Jā, ir noskaņojums pieķerties arī otras lapiņas šobrīd. Kas mums ar laiku notiek? Varbūt mēs laiks mēs šobrīd esam 2, ja mēs gribam, mēs varam, jo pagaidām neviens nav pieteicies ne komentāros, ne šeit. Ja gribam, mēs varam, ja nē, mēs varam to darīt citreiz, bet es esmu priecīgs arī apskatīt arī otru pantu. Varam arī otru. Labi. Otram ir, protams, ir ļoti garš tas skaidrojums, bet, es nezinu, varbūt ir jēga, jā. Ja gribat, mēs no sākuma varam sākt ar pašu pantu, un pēc tam varam iet skaidrojumā, tā kā var arī tā darīt. Jā. Tas nodaļa saucās visnoslēpumainākās zināšanas, 9. nodaļa, 30. pants. Labi, tad man nolasīt. Jā. Cilvēks var izdarīt pat vissliktāko darbu, bet ja viņš garīgi kalpo Dievam, tad viņš uzskatāms par svēto, jo iet pareizo ceļu. Jā, tik tiešām tas pants ir ļoti pamatīgs. Ja jums ir interesi, es domāju, ka mums ir pamats paskatīties arī komentārus, iziet cauri solīt pa solītīm, jo šis pants tiešām ir viens no tādiem celmu laužiem. Un tad mēs varam pieturēties pie šos propagādas komentāriem, ja tas būs ok. Tas, ko man ir lūgums jums, ka mēs vienkārši tam komentāram paejam pa daļiņām cauri, lai mēs nepazūdam viņām. Un tad mēs dotajā brīdī pieskārties tiem jautājumiem, kas jums paceļ. Un pirms mēs sākam tur iet, tad, Linda, kas tieši ir tas, kas jums šai pantā mazliet
radīja to, ka tur ielikās šī lapiņa, kas radītu iekšē jautājumu vai pretrunu. Es tagad mēģinu atcerēties, jo tas, protams, nebija vakardien. Jā. Mēs nekad mēs nekad neredzam no malas, vai cilvēks garīgi kalpo vai nekalpo, vai viņam pašam šķiet, ka kalpo, vai tas ir ļoti grūti no malas redzams. Un, ja cilvēks tiešām redzami dara kaut ko sliktu, tad kādā veidā viņu nenosodīt un saprast, ka viņš garīgi kalpo, tas vispār man liekas kaut kas pilnīgi neiespējamā misija. Jā, labi, paldies. Paldies, Linda. Es uztveru to jūsu iekšējo pretrunu, ka mēs īsti nevaram pateikt, vai kalpo vai nekalpo, bet ja kāds cilvēks ir tiešām no mūsu redzes viedokļa kaut ko objektīvi iet no galīgi mežā, tad jautājums, kā nenosodīt un ko darīt. Viena lieta, ja mežā iet, teiksim, kaut kāds nēģeris no Zimbabves ciemata, par ko mēs uzzinām YouTube'ā, ka viņš tur ir, Dievs ar viņu, viņš tur iet, bet ko darīt, ja mans vīrs, sieva, bērns, labākais draugs, labākā draudzene iet galīgi mežā? Tad ko tad man darīt, ja es pareizi saprotu? Principā, jā, tas ir laikam arī bija domājis toreiz par tuviem cilvēkiem. Jā, un it sevišķi, ja tas cilvēks iet tādā redzamā mežā un vēl lieto kaut kādus svētos rakstus, atsaucās uz Bībeli vai Bhagavad-gītu un iet baznīcā un ir ļoti ticīgs, un tad ko tad darīt? Ja viens cilvēks, ka viņš tur dzer un lieto narkotikas un nevienam virsū nebrauc, bet ir reizēm ticīgi cilvēki tik tiešām ļoti brauc mežā. Es sevišķi ar saviem radiniekiem, es uztveru, ka tas ir tas jautājums. Jā, labi, tad iziesim cauri no Šīlas Prabhupādas komentāram solīt pa solītim. Šīlas Prabhupādas skaidrojums. Vārdu sudučāranah, kas minēts šajā pantā, ļoti svarīgs, un tas pareizi jāsaprot. Tas Šīla Prabhupāda arī sāk ar to, cik ļoti būtiski var būt arī viens vārds. Kad dzīvā būtne ir saistīta, tad tā darbojas divējādi. Sasaistītā vai dabiskā veidā. Ķermeņa aizsargāšana, sabiedrības un valsts likumu ievērošana noteikti ir dažādas darbības, un saskaņā ar saistīto dzīvi tās veids pat garīgi cilvēki. Šādas darbības sauc par saistītām. Turklāt dzīvā būtne, kas pilnīgi apzinās savu garīgo darbību un darbojās Dieva apziņā, jeb Krišnas apziņā, garība kalpo Dievam kungam, darbojas pārpasaulīgi. Šādas darbības tiek veiktas būtnes dabiskajā stāvoklī, un tās sauc par garīgām kalpošanu. Pašlaik saistītā stāvoklī garīgā kalpošana un saistītā kalpošana, kas attiecas uz ķermeni, notiek reizē. Šeit jau viņš vienlaicīgi arī iezīmē par šiem 65 miljoniem pustoņu, ka gan šīs darbības, kas ved uz sasaistītu dzīvi, gan uz atbrīvot dzīves, mēs viņus darām vienlaicīgi. Šeit arī viņš saka. Bet gadās, ka šādas darbības ir pretrunīgas. Cik vien iespējams Dieva kalpam, jeb Dieva mīļotājiem ir svarīgi uzmanīties, lai viņš ir brīvs no tāda darbība izdarīšanas, kas varētu iedragāt viņa veselīgu stāvokli. Dieva kalpi zina, ka viņa darbības pilnība ir atkarīga no Krišnas apzināšanās attīstības. Tad šeit ielikšu punktu par to, ko es uztveru līdz šai vietai, kad sākumā viņš runā, ka jebkura darbība, ja mēs dzīvojam starp cilvēkiem, mums ir dabiski veikt gan valsts likumus, gan finanses ministrijas likumus, un, teiksim, uzvārot ūdeni, mēs nogalējam 20 miljonu baktērijas, kas tur viņā dzīvo, un esam slepkavi, mēs esam nogalinājuši 20 miljonu tāds pašs dvēseles kā mēs. To cilvēkiem reizēm grūti atvērt, ka man zilonim un baktērijai dvēseli ir viena un tā pati.
Nu, un ja viena tēja, ko es uzvāru, vai viena zupa, es nogalinu 20 miljonu cilvēkus, tikpat daudz, cik otrā pasaules karā, tik tiešām, bet tā tas ir. Iedomājies, ka katru reizi, kad es uzvāru zupu, 20 miljonu cilvēku tiek nogalināti. Šie cilvēki, šīs dvēselītes atrodas šajos mikrobu ķermeņos. Un tad viņš runā, ka ir otra veida darbības, ka cilvēks apzinās šo veselumu, šo vienoto veselo bildi, viņš apzinās tās darbības. Tad viņš iet kopā ar plūsmu. Tas tā varās kā maza pilīte milzīgā gangā, kas, teiksim, nāk lejā no kalniem. Un viņa ir plūsma, viņa jau ir veselumā iekšā. Un veselumā viņa nav atdalīta no tā. Un krieviem ir tādi speciāli teicieni, ir tādi svēti cilvēki, kas ir ļoti sociāli neadekvāti. Neatcerieties, bija tāds speciāls vārds, viņi mēdz būt tādi tā kā trakie, tādi tā kā jocīgie, viņiem ir speciāli krievotienes tāds vārds. Es nojaušu, ko jūs domājat, bet es arī uzreiz nepateikšu. Jā. Un visās garīgās tradīcijās ir tādi cilvēki, kas ir ļoti, ļoti atšķirīgi no sociālās vides, bet cilvēki redz, ka viņi ir gariem. Tas pats Svētais Francisks vai Mārtiņš Luters, viņi bija ļoti, ļoti atšķirīgi. Māte Terēze, viņi ļoti, ļoti atšķirīgi, bet viņu tā darbība ir redzama tik ļoti veselumā, kad cilvēki spēj pieņemt viņus, un bieži vien viņus atzīst par svētajiem, vai arī piesit krustā, kā kurā gadījumā, kāda tradīcija, bet pret viņiem īpaši izturās. Viņš runā, ka arī ir tādi cilvēki. Bet tālāk viņš saka, lielākoties manā un jūsu gadījumā šīs darbības ir vienlaicīgi. Mēs vienlaicīgi gan darām kaut ko tādu, kas saskaņā ar Dieva gribu, gan kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar Dieva gribu. Un tik tālu. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri līdz šai vietā, kā jūs to dzirdējāt? Nē, man ļoti pēdējais uzrunāja, ka mēs vienlaicīgi darām gan to, kas ir saskaņā ar Dieva gribu, gan nē. Tas ir, jā, tas man ļoti uzrunā. Un tas tā ir, ja starp tiem 65 miljoniem krāsu ir gan baltā, gan melnā, dažādās proporcijās, un bišķi tur vēl zilā, zaļā, un arī tās tur ir klāt. Kādi bija tie 3 pamatoņi? Zils, sarkans, dzeltens. Jā, zils, sarkans, dzeltens, tie tur ir dažādās proporcijās, vai citiem vārdiem sakot, balts un melns dažādās proporcijās. Tad ejam tālāk. Taču dažreiz var redzēt, kad Dievu apzinājies cilvēks izdara kaut ko tādu, kas sabiedrībā vai no politiskā viedokļa var likties nosodām. Šāds laicīgs kritiens vēl neko nenozīmē. Šīmar Bhagavatam teica, ka cilvēks, kas krīt, bet ar visu sirdi pārpasaulīgi kalpo visaugstajam Dievam kungam, saņem palīdzību no Dieva kunga, kas atrodas Dieva mīlētājas sirdī, attīri viņu, piedod tam viņa nosodošo darbību. Materiāli sāņi ir tik smagi, ka pat jogi, kas pilnīgi kalpo Dievam kungam, reizēm krīt slazdos, bet Krišnas apziņa, jau Dieva apziņa ir tik stipra, ka pēc šādas nejaušas krišanas cilvēks atkal ceļās. Tāpēc garīgā kalpošana vienmēr nes panākumus. Nav vēlams izsmiet Dieva kalpus, kas pat nejauši krīt no šī garīgā ceļa, jo kā tiks paskaidrots nākamajā pantā, ar laiku šādi nejauši kritieni beigsies, un tas notiks, kad Dieva mīlētājs pilnībā apzināsies Dievu. Šeit arī ir tas nosvērams, ka principā jā, reizēm mēdz būt tik tiešām viņa darbība, tā cilvēka, kas iet šo garīgo ceļu, reizēm var būt objektīvi, ļoti, ļoti pretrunīgi. Un tas, ko viņš iesaka Prabhupāda, kad būt ļoti uzmanīgiem. Un šeit var izstāstīt stāstu no Čaitaņa Mahāprabhu dzīves, kad Čaitaņa Mahāprabhu mūsu tradīcijā
ir Dievs, kas atnāca personīgi 500 gadus atpakaļ, lai akcentētu to ceļu, kādā veidā mēs varam mīlēt Dievu. Un Chaitanya Mahaprabhu, tas ir 500 gadus atpakaļ, viņš ir dzīvojis Bengālijā un pēc tam Jagannath Purī. Un ir mūsu tradīcijā arī garīgais skolotājs Šilam Prabhupādam, un tā skaitā arī mums. Un pie viņa ļoti bieži nāca, viņš bija kā garīgais ērbilde, kā garīgais skolotājs, kā vecākais, un pie viņa ļoti bieži nāca cilvēki, kas bija apjukuši dzīvē. Un reizēm cilvēki apjuka arī tajā laikā ar iekšējiem kopienas konfliktiem. Un tur, teiksim, brīžiem Advaita Čārja, viņš ir viens no ļoti, ļoti spēcīgiem sabiedrībā atzītiem, garīgajiem svēto cilvēku līderiem. Viņam arī bija sociāls un valstisks status Indijā. Tad pretī tajā pašā garīgajā kopienā bija Niķananda, ko sauc par avadūtu vēdiskajā tradīcijā, kas ir pilnībā noliedzis un aizgājis no sabiedriskām normām, uzskatiem, morāles, un reizē viņa darbības var šķist milzīgi amorāls. Teiksim, Niķananda, ko viņš mēdz darīt, viņš brīžiem skrēja, un tad, kad viņš ieraudzīja, ka Gangā tur arī mēdz būt tādas vietas, kur ir cilvēki ēdāji krokodīli dzīvo. Viņi īpaši cilvēkiem neuzbruk, bet ja kāds cilvēks pie viņiem ielec, tad viņi labprāt viņu notiesā. Vai arī ielec kaut kāds cits tur putns vai kas, viņi ik pa brītiņam kaut ko noēd, jo reti, kad krokodīli ir veģetārieši. Un tur Gangā ir tādas vietas, kur cilvēki ēdāji krokodīli. Un tajos laikos cilvēki zināja, ka tur nevajag iet, un šīm vietām vajag turēties pa gabalu. Tad Niķananda bieži vien skrēja un ar skaļiem saukļiem viņam gribējās sludināt Dieva mīlestību un Dieva vārdu visiem. Viņš metās iekšā šais vietās, skaļi sauca Dieva vārdus, teica: Svētais Dievs, Krišna, Chaitanya, Niķananda, Govinda, lec iekšā starp tiem krokodīliem un sāka viņiem sludināt. Un cilvēki bieži vien uzstīja, kur no? Tāpat kā mums tagad ir bomži un dzērēni narkomāni. Reizēm viņš ieraudzīja kaut kādu dzērēni narkomānu bomži, arī tajā laikā, arī agresīvu bomži kaut kur bija. Un te viņš metās sludināt viņiem. Reizēm tie bomži, kā Džagāja Mandai, viņi sadusmojās uz viņu veidu un piekāva un sasita viņu līdz asinīm, līdz nāvē, gandrīz nosita viņu. Reizēm, ko Niķananda darīja, reizē viņš ieraudzīja kaut kādu meiteni un pieskrēja klāt, viņu noskūpstīja. Un mūsu tradīcijā šeit 21. gadsimtā tas varbūt nav tas, par ko satraukties, bet 500 gadu atpakaļ tāda rīcība Indijā bija absolūti sabiedrīgi nosodāma. Neiedomājām, un ka to svēts cilvēks dara. Un tad viņš noskūpstīja viņu, vai tu mani precēsi. Un tad tā meitene skrēja iekšā pie vecākiem, un vecāki bija sašutumā, kaut kas tāds notiek uz ielas. Viņi paņēma kokus un skrēja ārā, un tad Niķananda jau bija aizmucis, un tad viņi sasita kādus citus svētos cilvēkus, kas turpat bija gadījušies blakus, jo tie visi svētie viņi ģērbjās līdzīgi. Un pirmajā brīdī varbūt liekas, ka tās darbības varētu būt nosodāmas. Un tad viņi gāja pie Chaitanya Mahaprabhu un sūdzējās, kā mums būt. Un starp Niķananda un Advaitu bieži vien veidojās šie konflikti. Un tad Chaitanya Mahaprabhu teica ļoti būtiskus un svarīgus vārdus. Jūs redzat, ka starp spēcīgiem lieliem cilvēkiem ir konflikts. Cieniet abas puses un ieturiet sociālo distanci. Tas, kas mums šobrīd ir ļoti svarīgs vārds, sociālā distancēšanās. Jau tajā laikā Chaitanya Mahaprabhu teica, sociāli distancēties no cilvēkiem, kas ir konfliktā. Sociāli distancēties no cilvēkiem, kas varbūt izturās jūsu izpratnē neizprotam, amorāli vai nepieņemami. Jo Dievs pats viņus ved, un Dievs izdarīs, lai caur dažādām pieredzēm viņi paši nostātos atkal uz ceļa.
lai viņi izdarītu. Viņš saka, atstājiet to Dieva ziņā. Jūs varat cilvēku pieņemat, biedrojaties, viņiem esat tuvu, jums ir grūti sociāli distancēties no viņa. Biedrojaties ar tiem, kas jūs stiprina. Un sabiedrībā tik tiešām var redzēt gan mūsu garīgajā tradīcijā, gan jebkurās citās. Reizēm ir cilvēki, kas rīkojās ļoti koši. Teiksim, šajā kristīgajā tradīcijā šis mācītājs, kurš Bruknes muižas vadītājs, kā viņu sauca, katoļu mācītājs Bruknes muižas, Mediņš. Esat dzirdējuši, ka... Nē, neko neesmu dzirdējuši. Jā, ka, teiksim, viņa darbības un rīcības mēdz būt ļoti, ļoti košas, kā viņš to dara. Un sabiedrībā tas ļoti pacēla augšā. Un daļa sabiedrības metās tajā, lai viņu aizstāvētu, un daļa sabiedrības metās tajā, lai viņu nosodītu. Tā bija ļoti koša rīcība. Un daļa cilvēku spēja pieņemt tādu cieņpilnu pusi. Tā kā arī, teiksim, tas pats Luters, tā ka viņš sāka runāt par to, ka vajag attīrīt katolicismu. Katoļi viņi paziņoja, ka vajag piesīt krustā. Viņa darbības arī bija ļoti košas. Tas tā ir, un šis punkts ir vērts arī par ko viņi runā, kad ja cilvēks tik tiešām ir šajā Dieva apziņā, ka Dievs pats sakārtos lietu, lai viņš laika, viņš attīrās. Bet ja mēs nezinām, vai viņš ir vai nav, mēs varam sociāli distancēties un lūgties par viņu. Un šeit viņš ļoti iziet uz to, ka mums ir ļoti jāturās no nosodījuma. Un vēl kas ir ļoti būtisks šajā punktā, ko mums ņemt vērā, kad šis punkts arī attiecās mums pašiem uz sevi. Dievam nav vajadzīgs un Dievam nav baigais prieks, ja mēs iemetamies iekšā šajā pašsodīšanā un paššaustīšanā un pašpazemošanā. Kad es visu daru nepareizi, es esmu dēmons, es esmu nelietis. Dievs ir iedevis garīgo ceļu, garīgo praksi, dari to, un tā garīgā praksa tev pašu izvedīs līdz tam, kad vienu dienu satiksies ar Dievu vaigā. Tev aizvedīs pie tā, tu vari būt par to mierīgi. Un ja mēs redzam, ka kāds cits cilvēks iet garīgo praksi, varbūt ļoti atšķirīgi vai neuztveram dotajā brīdī, iedod viņam telpu. Take your time. Angļiem tas ļoti raksturīgi. Kaut kas take your time. Viņi tā kā sociāli distancējās. Viņš saka, tev ir vieta, tev ir laika tur. Un tas ir tas, kas palīdz. Un jā, un ja tiešām ar kādu mums ir ļoti tuvs un personisks attiecības, kā Radhananda Swami iesaka, lai vismaz 2-3 cilvēki mums ir ļoti tuvi, tad jā, tad mēs varam ar viņu aprunāties, ja ir kontakts, vai aprunāties ar kādu, kā šajā gadījumā Chaitanya Mahaprabhu, tad mēs vēršamies pie kāda, ko abas puses spēj cienīt. Teiksim, pie kāda, ko es cienu, un pie kāda, ko tas cilvēks ciena. Un es vēršos pie viņa un jautā, pastāst, kā man būs šajā situācijā, kā izdarīt. Ka viņš ir vērsts arī uz to, ka lai nav šī nosodīšana citu, un lai arī nav šī pašnosodīšana, pašsaustīšana. Ja latviešiem mana vaina, man lielākā vaina, tā mums ir kaut kā tik dabiski iekšā, mums nav jāsasprincinās uz to. Teiksim, Indijā, kas dzīvoja 4 gadus, tad ir neiedomājami. Tas paņēma milzīgu laiku priekš manis uztvert, cik ļoti viņi var būt brīvi no pašatbildības vai pašsodīšanas. Cilvēks apzināti, mērķiecīgi un tieši var mēģināt kādam nodarīt sāpes, un tā brīdī, ka viņam to atgādina, viņam vienkārši, un viss, un tas ir beidzies, un tā kā viņš saka, bet tas jau ir prom, tā vairs nav, kāpēc tu par to runā? Un tas reizēm bija pārsteidzoši, mums ir kā te var izanalizēt, kā tu tā, un kā, tāda kā vainošana, sodīšana, viņam nav. Bet tas taču ir prom, es taču tevi saprotu, viss taču ir kārtībā. Un tiešām tā pastāst, ir viss kārtībā. Ja tās teiciens, ka tas ir prom un tā vairs nav. Viņa aizmirst, es jau hindi, bet, kad dzīvoju Indijā, te jau arvien vairāk hindi kļuva par tādu ikdienu. Tagad aizmirst, jo tas teiciens viņiem ļoti, ļoti populārs. Tas ir prom un tā vairs nav. Viss. Šeit ir tie 2 punkti, ka ja mēs varam, mēs esam kopā, ja nevaram, mēs distancējamies.
un esam brīvi no nosodīšanas, un tāpat no sevis. Mēs esam brīvi no paša nosodīšanas. Ja mēs netiekam ar kaut ko garā, citiem ir jautājums, kad velk uz kaut kādām darbībām vienām vai citām. Tā aiziet pie tā, pie kā mēs uzticamies runāt ar viņu. Varbūt viņš saka, neķer kreņķis, tu vari to darīt vēl 1000 gadus, un tu par to nedomā. Tu dari šito, tu tagad fokusējies uz šo lietu. Teiksim, ja cilvēkam ir, divas lietas, cilvēks ir narkomāns, un cilvēks vēl bišķi skatās ziepopers pa vakariem. Un tagad viņš saprot, ka tās abas lietas ir ļoti traucē viņam garīgā ceļā. Viņš var aiziet pie savu garīgu aizbildņu un teikt, jā, man tās abas traucē. Viņš saka, darām tā, viņš saka, tiekam galā ar narkotikām un pēc tam skatīsimies. Viņš saka, tagad necepies par tām ziepoperām, vienkārši tiekam no narkotikām nost. Ka var kāds izvērtēt. Jo reizēm mēs kaut kādam tādam sīkumam tā pieķeramies un mēs vienkārši paši, jo cilvēkam arī tālāk runā, ka katram mums ir kaut kādas savas iekšējās vajadzības pēc savu priecību. Ja tās ziepopers ir tas, kas man tagad dod to priecību, tad kaut kas tad ir. Kamēr nav ienācis cits augstāks prieks, tikmēr šis prieciņš man ir. Tā kā jā, šis pants ir, un tiešām daudz cilvēku par šo pantu arī jautā un komentē. Bhagavad Gīta 9.30. Paldies, ka jūs pacēlāt šo pantu. Jā, liels paldies par stāstījumu. Es pierakstīju šo, tas ir prom un tā vairs nav, to es noteikti izmantošu. Jā, un ja man ir lūgums tajā mūsu formātā, kur mēs esam šobrīd divatā sadzirdēt un būs sadzirdētam, kas ir tas, ko jūs sadzirdējāt no man stāstītā, kā es to dzirdēju, kas ir tas, ko jūs ieguvāt? Tas nenovērtējami ieguvu jaunu leņķi, kā uz to skatīties, varbūt ne tik ļoti taisnu virzieni, tādā taisnu virzienā, kā ir rakstīts, jo tie vārdi jau ir tulkojumi no angļu valodas vai no krievu, šī grāmata tulkot pat nevar iedomāties. Un, protams, ka tā latviešu valoda iespējams nav tik ļoti tāda plaša, lai varētu to noskaņu ļoti precīzi pateikt, ka varbūt tas tā doma, to, ko es saprotu, varbūt tik ļoti nevajag pieķerties vārdiem konkrētiem, bet tā pašai idejai un tā noskaņai vairāk un tā drusciņi tā vieglāk to tā plašāk laist. Jā, un kad ir kāds konkrēts cilvēks, ar ko mēs runājam, jo, teiksim, ir kāds cits cilvēks, kas tieši šos pašus pantus var padarīt par kaut ko, kā jau es teicu, Indijā ir vairāk kā 900,000 ļoti pretrunīgas, un citu pantu var, un ir, teiksim, tāda ļoti, ļoti koši cilvēki arī Latvijā, kas stāsta par Bhagavad Gītu, viņi kaut ko ļoti paņem. Un jūs pati atrodat, kurš no cilvēkiem, kurš no tiem kopumā jūs uzrunā, un tad arī tie viņa skaidrojumi, kas ir. Jo ir arī šeit pat Latvijā mums ir cilvēki, kas sevi sauc par šīs pašas vediskās kultūras sekotājiem, sauc arī par to pašu skolotāju sekotājiem, kuriem mēs sekojam, bet viņi runā pavisam ar citu noskaņu, ar citu vibrāciju. Un viennozīmīgi arī viņi ir vajadzīgi tiem, kas ir pat tad. Tāpēc arī šis pāns ir par tiem, ka mums nav nosodījums pret viņiem, bet ar visiem cilvēkiem, kas, teiksim, man uzrunā, šis ir tas, teiksim, vienam ir Kīmos, otram ir Bhakti Vigyana, citam ir Bhakti Čaitaņa, citam ir tagad Sadguru ir ļoti kļūst ar vienu plašāk redzams skolotājs, citam ir Moģī. Tik tiešām tie skolotāji ir šobrīd. Un paldies mātei Goglei, viņi ir ļoti pieejami. Tā noskaņa, ka sajust, kur ir tie cilvēki, kas jūs uzrunā un ar kuriem būt kopā. Jā, paldies. Labi. Viņš paldies. Mums ir vēl kaut kas, vai gribam šodien noslēgt ar šo? Man jau šķiet, ka pēc laika būtu tā kā būtu. Labi, tad varam noslēgt. Paldies. Paldies. Tad turpinām tikties nākošajā trešdienā. Ar ikvienu, kas skatās mums ierakstā, Linda ar jums. Man bija liels prieks. Un ir kaut kādi komentāri, jautājumi, atstājiet tos komentāros apakšā.
rakstiet savus citātus, savas vietas, savus pāns, kas ir, un tiksimies kopā šajā tikšanās brīdī sadzirdētam būt sadzirdētam. Tā.